Mainieki Rubena uzņem viesus no Bauskas. Ar 4-1 pārspētu RTU Rockets komandu, kas ļāva arī nostabilizēt, bet te jau pirmie vārti. Skaists vārtu gūs izspēle līdz tukšiem vārtiem un Ritvars Bērziņš. Komandas rezultīvākais spēlētājs, kā jau minēju, un jau Keišs pie apmals. Komandas kapteinis Jākaps Keišs un vārti! Tieši ierunājos par šiem te diviem vīriem un arī dubulto pārsvaru. Otra labākā komanda pēc zaudētajiem vārtiem. Otrajā vietā vismazāk zaudētajos vārtos 89, bet šeit skaisti izspēle Rubens vienībai un pārts. Numur 30. Jau labi Baus kādu ilgāku laiku, bet te neprecīzi piespēle un ātri var pretuzbrukumā doties. Saspēlējis Matisons ar Keišu. Labs veidiens vārti! Ingars Matisons pēc skaists saspēles kopā ar Keišu. Sāc 2-2 pret Ķekavu un Valmiera ar 3-1 vadībā pret Irlavu. Vārti! Skaists Zemels atzīmējis. Kamēr es šeit saucu paralēlos rezultātus, Zemels palielina. Keišs pie tās kopā ar Bitmanu. Labi, šeit metiens un vārtu staps, bet te gan vārti. Te gan vārti diezgan amizanti. Viņi ar Florball klubu Valmiera redzam šeit labi epizodi, beidzot arī pie Knoka sargātajiem vārtiem. Tikmēr te vēl viena epizode un vārti. 7. vārti jau šajā te spēlē Ritvars Bērziņš. Bauskas vienība bloķē tur metienu Matisons. Šeit labi, Keišs atkal aktīvi padarbojas un vārti. Jākaps Keišs aktīvi rezultīvu piespēli un arī nopelnīts 2 soda minūtes. Tikmēr vārti. Izdodās Bauskai gūt pirmos vārtus, kapitulē tomēr Knoks. Labi iespēja Rubenei. Matisons atspēlē Keišam. Keišs. Saspēlēs ar Matisonu. Metiens vārti! 1:34 sekundes. Bija nepieciešams. Bumbiņa neiziet, bet bumbiņa paliks šobrīd rubeniešiem. Bērziņa metiens vārti. Nepaspēja pat noreaģēt. Nepaspēja vārtos noreaģēt Būtāns. To mēs nezinām, to zina tikai Lācis, bet izstāsta, ka šobrīd jāizstaipās ir šim te spēlētājiem, bet te jau labi iespēja un vārtu konstrukcīga labi. Labi pārtvērt piespēle Dūmiņa izpildījumā. Avots, metiens vārti. Rihards Avots arī atzīmējis šajā te mačā. Zemels ātri iegūst bumbiņu, skaisti piespēle, Bērziņa metiens garām vārtiem. Vēl viena iespēja vārti. Numur 31. Kurš ir 5. pozīcijā. Tikmēr labi iespēja šeit jau rubeniešiem. Aktīvi iesākuši un te vārti. Matīs Celms. Matīs Celms gūst savus pirmos vārtus šajā te mačā. 1 vārti, 2 rezultīvas piespēles šīm te spēlētājiem. Brīvulis uz otru malu Dūmiņam. Dūmiņš atpakaļ Brīvulim. Brīvulis. Brīvulis pa vidu. Uzmetiens uz vārtiem un tur pielabo vārtu priekšā Dūmiņš. Un skaists vārtu guvums. Tiešām ļoti skaisti. Vārtu priekšā nospēlēja Kārlis Dūmiņš. Gan jau gatavo un ļauj atpūsties pirms gaidāmajiem izslēgšanas mačiem pret. Un te vēl viens metiens un Zemels. Zemels gūst vārdus, kamēr es šo te stāstu un pirmie gūtie vārti šajā te mačā Zemelim. Keišs aiz vārtiem atspēlē viņš Matisonam. Matisons. Atspēlē Brīvulim. Brīvulis labi piespēle Keišam metiens vārti. Skaists saspēle rubeniešu izpildījumā.
Knoks. Te nokrīt nedaudz sāpīgi Zīle, bet pats saviem spēkiem var piecelties un tikmēr Zemels gūst vārtus. Dāvim Zemelim tas jau 7. rezultivitātes punkts šajā te mačā. Siliņš saspēles ar Dūmiņu. Siliņš. Siliņ metiens vārti. Kas par vārtu guvumu? Visdrīzāk, ka jūs nedzirdējāt, bet no komandas soliņa varēja dzirdēt Siliņu met. Siliņš arī pēc neilga momenta. Metiens no asa leņķa. Aizraida to prom ar kāju. Dūmiņš šeit labi. Iespēja metiens un vārti. Un gūst vārtus Avots. Rihards Avots gūst otros vārtus šajā te mačā. Pārts pie laukuma apmals. Bet Bērziņš labi atgūst bumbiņu un te jau vārtu priekšā Pārts. Vēlreiz pārspēja Akmentiņu. Un uz tablo jau ļoti. Un ar to arī noslēdzās šī te regulārā sezona.